2012. gads Kuldīgas novadā iezīmējās ar daudziem būvniecības darbiem, nozīmīgām jubilejām, īstenotiem radošiem projektiem un iedzīvotāju aktivitātēm, bet visu pēc kārtas. Rakums pie rakuma, te vienā, te otrā ielā, tā vēl pavisam nesen bija Kuldīgas ikdiena, jo noritēja ūdens saimniecības attīstības projekts, kurš jau nosaukts par pēdējos 100 gados vērienīgāko novada projektu. Šogad tas pabeigts un devis iespēju ne tikai pašiem darbiniekiem moderni veikt ūdens saimniecību, bet arī daudziem iedzīvotājiem pieslēgties pie centrālās ūdens padeves. Projekts ūdens saimniecības attīstība Kuldīgas pašvaldībā īstenots 64 pilsētas ielās. Kopējās izmaksas bijušas vairāk nekā 9 miljonu latu. Paralēli šim projektam rekonstruēts arī vairākas Kuldīgas ielas. Ūdens saimniecība ir sakārtot arī Gudeniekos un Kurmālē. Savukārt siltumnoturība uzlabot 7 novada sociālās dzīvojamās mājās. Šogad arī īstenota ideja, kas radusies 2009. gadā. Kuldīgā atklāta jaunā biomasas koģenerācijas stacija. Kuldīgā par siltumu iedzīvotāji maksā mazāk nekā citās Kurzemes pilsētās. Jaunā stacija ar savām iekārtām ir viena no modernākajām Baltijā. Gada sākums nozīmīgs arī Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolas skolēniem, skolotājiem un viņu vecākiem. Pēc rekonstrukcijas skola kļūs ne tikai plašāka un gaišāka, bet tā iegūs arī keramikas darbnīcu. Man tas arī šķīps. Lai viņš tur ir, man liekas, ka viņš ir elegants šķīps tajā apakšā. Jaunais mācību gads ar Jurģiem sācies arī Kuldīgas alternatīvās sākumskolas Paduras filiālei. No Ķimales muižas tā pārcēlās uz rekonstruēto ēku Deksnē. Mārtiņa dienas ieskaņās tika atklāta bērndārza Ābelīte 1. un 2. rekonstrukcijas kārta, kuras laikā uzbūvētas 2 jaunas piebūves un 1 ēka rekonstruēta. Šogad piepildījies arī neviena kabilnieka sapnis. Te beidzot ir savs Sajieta nams. Vārmenieki šogad tikuši pie jauna parka un gājēju celiņa. Vieta pašā Vārmes centrā, kas reiz bija aizaugusi, pārvērtusies līdz nepazīšanai. Celiņi, soliņi, strūklaka, kas naktī zaigo dažādās krāsās, bet centrā pagasta lepnums, saules pulkstenis, kuram akmeņi lasīti Vārmes laukos. Drošāks kļuvis arī gājēju ceļš, grauto ceļu, Kabile Vārme. Gājēju drošību uzlabot arī Padurē. Ieceri par gājēju celiņu ar tiltu pāri Paduras upītei lolot jau sen. Pagasta centrs atrodas autoceļa malā, tāpēc iedzīvotāju pārvietošanās bija nedroša, it īpaši ziemā. Kāda krāsība ir tagad? Tu redzi tur krāsību. Tu pats arī varēsi mainīt pie krāsas. Čakli dažādu projektu īstenošanā šogad bijuši pelčenieki. Pelču speciālajā internāta pamatskolā attīstības centrā tapusi gan skolotāja istaba, gan keramikas darbnīca, arī dzīves mācības kabinets un sensorā istaba. Ļoti aktīvi novada iedzīvotāji ir projektu konkursā Darīsim paši. Tā iedzīvotāji paši remontē kāpņu telpas, veido rotaļu laukums, atjaunot celiņus. Šogad kopumā īstenoti 38 projekti. Piemēram, Rumbas pagastā Riežupes dabas parkā atjaunots Ričurāču spēles laukums, projekta koordinatore Baiba Rozevska, darbus veikus kopā ar savu ģimeni. Tā kā Kuldīga ir ceļā uz iekļūšanu pasaules kultūras mantojuma sarakstā, tā regulāri pilnveido rūpes par savu vecpilsētu un Ventas ieleju. Šogad tapus arī ceļojošā izstāde, kurā apkopots 7 gadu laikā paveiktais ceļā uz UNESCO. Kuldīgā arī šogad aktīvi notikuši rakšanas darbi, kuri vecpilsētā, protams, ir arheologu uzraudzībā. Tas devis nevien interesantus jaunus faktus, bet arī papildinājis Kuldīgas novada muzeja krājums, jo atrastās lietas pēc izpētes tiek nodotas tieši te. Šogad Kuldīgā arī tapusi vieta, kur uzzināt visu par šīs puses tautas tērpiem. Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centrā atklāta tautas tērpa darināšanas un valkāšanas apmācības klase Pūra Lāde. Septembris ir mēnesis, kad visā Eiropā notiek kultūras mantojuma dienas. Šī gada tēma bija Baltijas jūras piekrasts un iekšējo ūdeņu kultūras mantojums. Kuldīgā ik viens interesants tika aicināts ekskursijā pa tiltiņiem, kuri ved pāri Alekšupītei. Diena noslēdzās Kūravā, kur skanēja plosnieku stāsti un dziesmas. Kur zemē meži, vidu vantāro
kājās. Šogad tika pētīts arī Kuldīgas Svētās Trīsvienības baznīcas interjera koka detaļu stāvoklis. To veica vācu studenti no Hildesheimas Lietišķo zinātņu un mākslas augstskolas un studenti no Rīgas celtniecības koledžas. Priecīgs notikums arī Gudeniekos. Svētā Jāņa Kristītāja Gudenieku katoļu baznīca ir viena no tām, kurā saglabājušās ērģeles ar koka stabulēm. Šogad pabeigt šī mūzikas instrumenta restaurācija un tā skanējums pirmo reizi pēc atjaunošanas klausītājs priecēja pirmajā adventē. Par to laiku, kad pēc Latvijas neatkarības zaudēšanas tomēr bija cilvēki, kas drosmīgi turējās pretim padomju varai, Turlavas pagasta Ķikuros vēstīs piemineklis. Es svētīdams iesvētu šo pieminekli Dieva Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen! Lai godinātu Kuldīgas novadā dzimušā grafiķa gleznotāja Indriķa Zeberiņa atstāto kultūras mantojumu un rosinātu jaunu daļdarbu tapšanu par Kuldīgas novadu, izveidots Indriķa Zeberiņa prēmiju konkurss. Tas notiek reizi 5 gados. Šogad bija pienākusi kārtējā izvērtējuma reize, par kuru var teikt vislabākā raža bijusi prozas lauciņā. Prēmijas tika pasniegts mākslinieku dzimtajā vietā Snēpeles pagastā. Apbalvoto vidū bija Andra Manfelda, Ivars Freibergs, Dace Priede, Andris Vasiļevskis un citi. Dzirkstījot humoram par ikdienas nebūšanām un skanot jautrām dziesmām, gada sākumā Kuldīgā notika komponista Raimonda Paula un tekstu autora Guntara Rača jaunā dziesmu albuma Raimonda Paula ceremonija orķestris Miers un Bērziņš dzīro Kuldīgā atvēršanu. Kuldīga tikusi arī pie 2 jaunām dziesmām – Tā dzīvo Kuldīgā un Venta. Vairāki pirmatskaņojumi, kas veltīti tieši Kuldīgai, Kuldīgas bērnu un jauniešu sacerējumi, to visu varēja dzirdēt koncertā Kuldīgas Svētās Annas baznīcā. Noskaņu koncertu uzvedumā mūziķis Igo bija pieaicinājis arī savus draugus, Latvijā populārus mūziķus, bet gada nogalē klajā nāca arī albums Esmu mājās, kura tituldziesmas vārda autori ir kuldīdzniece Ina Jērumāne. Katru otro pavasari jau ierasts, ka Kuldīga kļūst par čella spēles galvaspilsētu. Te notiek Kārļa Davido starptautiskais čellistu konkurss. Šogad piedalījās 31 dalībnieks no 9 valstīm. Tad vedu žurnālistus, tūroperatorus uz tavu lielisko vietu. Visi zina tavu ievadu stāstu par hercogu Jēkabu un tā, bet... Tomēr nebūs jāatkārtot. Ne, bet detaļās tu pats varēsi pastāstīt. Bet tikai sveicināt. Tikai hercogs Jēkabs zina detaļas. Es jau detaļas nezinu. Šogad nozīmīgākais jaunums turismā bija izveidotā romantiskā vīna tūre, kura ved cauri romantiskākajām Kurzemes vietām – Kandavai, Sabilei, Rendai, Kuldīgai, Aizputei un Durbei. Šajā gadījumā mums ir 4,60. Latvijas gada ģeoloģiskais objekts šogad tika atrasts Laidu pagastā. Tas bija Rudzīšu akmens. Speciālisti to ierindo Latvijas brīnumu sarakstā. Arī šogad Kuldīgai izdevās iegūt zilo karogu peldvietai Mārtiņa salā. Šī joprojām Latvijā ir vienīgā vieta pie upes, kurai ir šis starptautiskais ekosertifikāts. Vieglatlētikas ziemas sezonas atklāšanas sacensības Latvijā notika Kuldīgā. Ne tikai Latvijas labākie sportisti, arī ārzemnieki te cīnījās par Kuldīgas Katrīnas kausu. Sacensībās tika laboti vairāki Kuldīgas manēžas rekordi, kā arī neskaitāmi personiskie rekordi. Uzmanību! Un lieliski, mums jau Emīlijas sakrīt. Lai popularizētu riteņbraukšanu, Kuldīgā pirmo reizi tika rīkots velo čempionu kauss. Sacensības pulcēja vairāk nekā 100 riteņbraukšanas profesionāļu, kuri savu meistarību rādīja pilsētas ielās. Organizatori ir apņēmīgi šīs sacensības veidot par Kuldīgas tradīciju. Sep Kuldīgas pusmaratons notika jau 7. gadu un bija kā šī gada 4. posms nacionālajā skriešanas seriālā Skrien Latvija. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 1000 dalībnieku. Kuldīgā šogad notika arī skriešanas seriāla noslēguma pasākums. Savukārt neprofesionāli sportot gribētāji gadu var sacensties atklātajās sporta spēlēs gan ziemā, gan vasarā. Vasarā visi pulcējās Vilgāles stadionā. Esi sveiks un vesels ar šādu saukli, ik viens kuldīdznieks pirmo reizi tika aicināts uz veselības dienu. Te varēja gan izvingroties, gan pārbaudīt savu veselību. Diena pulcēja vairāk nekā 400 dažādu paudžu interesentu.
Reizi gadā Kuldīgas rādslaukums pārvēršas īstā velo paradīzē. Te notiek Latvijā lielākā nekomerciālā velodiena, kas ir arī lielākais Kuldīgas novada turisma pasākums. Kreilis tas ir labais. Ar šādu uzrakstu uz liela plakāta, gavilēm un ziediem savā dzimtajā pilsētā Kuldīgā tika sagaidīts olimpiskās bronzas medaļas ieguvējs pludmales volejbolā Jānis Šmēdiņš. Apliecinot savu prieku par panākumiem, kuldīdznieki bija parūpējušies par vairākiem pārsteigumiem. Paldies tika teikts arī sportistu vecākiem un vecvecākiem. Jānis Šmēdiņš tika aicināts arī uz olimpisko dienu Kuldīgā, vingrot kopā ar skolēniem. Teicam sasniegums sportā šogad bijuši arī Latvijas Republikas bruņoto spēku diškareivim Dainim Stepem. Viņam zelts pasaules čempionātā militārajā piecīņā. Savukārt Īvānis pagasts piesaistījis uzmanību ar zirgu sacensībām, lai popularizētu jātnieku sportu un bagātinātu jauno jātnieku pieredzi. Zemnieku saimniecībā Zāģeri treniņu sacensības rīko jau 3. gadu. Šai gadā svinēts arī dažādas jubilejas. Gadu sākumā 75 gadi apritēja bērndārzam Ābelīte. Ābelīte ir visvecākais bērndārs Kuldīgā. Jubileju šogad atzīmēja arī viena no vecākajām skolām Kurzemē, Ēdoles pamatskola, kurai apritēja 190 gadu. Atvēršanas svētkus piedzīvoja arī grāmata Dzīve Ēdoles skolā cauri laiku lokiem. Savukārt 35 gadus svinēja Kuldīgas jaunākā Centra vidusskola. Jubilejai par godu ne tikai iesvētīts skolas karogs, bet ir arī himna un radošo darbu krājums Es savai skolai Kuldīgā. Uz saviem 90 gadiem šogad atskatījās Rendas skola. Tā var lepoties ar to, ka piedalās Eiropas vides izglītības fonda programmā un 2002. gada pavasarī pirmā no visām skolām Latvijā ieguva ekoskolas nosaukumu, bet rudenī zaļo karogu. No 2009. gada tā ir Kuldīgas 2. vidusskolas filiāle. Savukārt pati Kuldīgas 2. vidusskola ir pilsētas vecākā skola un šogad nosvinēja savu 135 gadu jubileju. Arī te tapusi skolas vēstures grāmata Skola cauri gadsimtiem. Kuldīga auleža izcēlusies ar svētku svinēšanas vērienu un izdomu. Pavasarī ik viens tiek aicināts uz pavasara palu šovu Lido zivis. Bērnu aizsardzības dienā bērni pirmo reizi bija pulcējušies uz kopīgiem svētkiem. Tradicionālie tautas mākslas svētki šogad visus veda uz Kābili. Tie kļuvuši teju vai par Kuldīgas novada mazajiem dziesmu un deju svētkiem. Jūlijas Kuldīgā ir pilsētas svētku laiks, tad dzīrošana notiek uz nebēdu vairākas dienas un katru reizi izdomāts kas jauns. Šogad svētki sākās ar krāšņu Franču ielu teātra izrādi. Rudenī ik viens var pabūt Hercoga Jēkaba gada tirgu, bet katra gada nogalē tiek aicināts noticēt brīnumam Ziemas festivālā. Šogad pirmo reizi teju visu decembri darbojās arī Goldingenes rūķu nams. Sekojot milzu sniega čūskai, jo nākamais gads ir čūskas gads, ik viens nonāca pilsētas laukumā, kur tika iedegta pilsētas egli, un pavisam drīz ir klāt laimes vēlējumi un jaunas cerības jaunajā gadā.